Sveiks, lauksaimnieki! Mans vārds ir Edgars, mēs atrodamies Elejā, graudu pieņemšanas punktā, un ir sākusies aktīvā graudu novākšanas sezona, kad lauksaimnieki savas graudu kravas aktīvi noved uz graudu elevatoriem. Un šodien es pastāstīšu tieši par Elejas elevatoru, par Elejas elevatoru darbības principiem. Iebraucot Elejas elevatorā, pirmais punkts ir reģistrēšanās kiosks. Otrais punkts ir kravas svēšana un analīžu veikšana. Trešais punkts – klients dodas uz gaidīšanas zonu, kamēr graudiem tiek veikta analīze. Ceturtais punkts – graudu izbēšanas bedri. Piektais punkts – zemnieka kravas taras svēršana. Sestais punkts – dokumentu saņemšana. Septītais punkts – graudu transportēšana ar vagoniem un autotransportu uz ostu. Tagad par visiem graudu pieņemšanas procesiem pastāstīšu sīkāk. Tad, kad lauksaimnieks iebrauc teritorijā, pirmais, ko viņš izdara, viņš piereģistrējās. Un šis ir reģistrēšanās punkts. Un es apstāstīšu, kādi ir tie darbības principi. Klients uzbraucot uz svariem, pats ievada mašīnas numuru un visi viņa dati automātiski ielādes grāmatvedības programmā. Šādi kioski mums ir divos pieņemšanas punktos Elejā un Jēkabpilī. Tad, kad klients reģistrējies, viņš uzbrauc uz svariem, tiek paņemta analīze, un viņi nonāk laboratorijā. Un otrs svari ir tad, kad klients jau ir izbēries un brauc no pieņemšanas bedres, praktiski jau dodās mājās. Kad analīze jau ir paņemta, klients nobrauc, teiksim tā, gaidīšanas zonā, gaida, kamēr tiks uztaisīta analīze, un kad analīze būs gatava, tad operators viņu pasauks uz kādu no izbēšanas bedrēm. Šobrīd mēs atrodamies pie izbēšanas bedrēm, klientam ir uztaisīta analīze un operators ir saņēmis norādījumus, uz kuru izbēšanas bedri viņu sūtīt. Un krava jau tiek bērta vienā no izbēšanas bunkuriem. Viens no posmiem ir graudu un rapšu attīrīšana no nezālēm, palavām un vispārējā. Šobrīd mēs redzam, ka klienta krava ir izbērta uz pieņemšanas bedri un strādā aktīvi tīrītāji un tiek atdalīti palavas, nezāles un vispārējie atkritumi un tīrs rapsis nonāk pieņemšanas bunkurā. Šobrīd mēs esam laboratorijā un grauds pa taisno nonāk no kravas uz laboratoriju, kur tiks sadalīts divās frakcijās. Viena frakcija, ko mēs taisīsim analīzi, otra frakcija, kas nonāk klientam maisiņā, kā viņa paraugs, ko mēs uzglabājam 48 stundas. Mēs esam pie viena no analīzes noteikšanas vietām, kur nosaka grauda netīrību. Būtībā grauds tiek attīrīts no nezālām, telavām un visam pārējiem atkritumiem. Tad, kad tiek noteikta netīrība, tīrā graudu masa nonāk nākamajā analīzes vietā. Otrajā posmā, kad graudam tiek noteikti būtībā galvenie parametri – proteīns, lipeklis, tilpuma masa. Un šis ir galvenais analizators Infrateks, kur mēs nosakām visus galvenos graudu parametrus. Visi graudu rādītāji nonāk mums rindu vadības sistēmas datorā, kur visi skaitļi ieauc automātiski, un tie paši skaitļi ir ieauc grāmatvedības programmā, un pēc tā mēs nosakām graudu kvalitāti un grupu. Viens no galvenajiem grauda kvalitātes rādītājiem ir krišanas skaitlis, un būtībā tā ir viena no manuālajām analīzēm, kur tiek samalts grauds, tiek uztaisīta milts, un milts samaisot ar destilēto ūdeni tiek uztaisīts krišanas skaitlis, kas ir viens no galvenajiem bāzes kvalitātes rādītājiem tieši kviešiem. Viens no graudu analizatoriem, kur mēs nosakām, vai graudos nedzīvo graudu kaitēkļi. Tas ir būtisks rādītājs, jo graudu kaitēkļi nav pieļaujami. Sezonas laikā mēs to nosakām selekcijas kārtībā, rudens periodā un ziemas periodā mēs to nosakām katrai kravai, jo zemnieks ved no savām noliktavām, kur arī šie graudu kaitēkļi mēdz dzīvot. Viss process laboratorijā norit aptuveni no 5 līdz 10 minūtēm. Atkarībā kāda kultūra tā ir. Kviešiem tas būs ilgāk, ja jānosaka krišanas skaitlis, apsvīt tas būs 5 minūtes, tad klients jau var dabūt savus kvalitātes datus. Būtībā šobrīd mēs esam pēdējā jau noslēguma posmā, kad klients jau ir saņēmis analīzi, izbērs savu kravu un nonācis ar tukšo autotransportu uz svariem. Tiek nosvērtā tukšais autotransports un klients dodās uz laboratoriju saņemt pieņemšanas nodošanas aktu, kad jau viņš dodās savās gaitās atpakaļ uz lauka.
Un tagad mēs varam pajautāt kādam no mūsu zemniekiem, kā viņam šajā sezonā veicās. Eigars, viens no mūsu foršajiem klientiem, kurš ir atvedis kravu uz elevatoru, varbūt pastāstīja par tavām gaitām, kā tev šo sezonu veicās? Lietavas ir diezgan nopietni ietekmējušas gan laukus, gan pašu ražu, vedam iekšā diezgan slapju mantu. Kvieši tur 18, rapsis arī diezgan mitrs ir. Kā izstās situācija uz lauka, paliek labāk? Kūlām rapsi, tur kombains diezgan pamatīgi grima. Tagad kviešos kūlām it kā daudz maz ir ok, bet ar traktoru un 2 piekabēm uz lauka labāk baigi nav. Kā pašiem saimniecībā procentāli, kā ir ar kulšanu? Esam pašā sākumā, kaut kur pa vidu? Principā esam pašā sākumā, vēl no sākuma iemēģinājām rapsi, tas vēl bija zaļš. Pakūlām kaut ap 30 hektāriem kviešus. Sākums vēl. Jā, šis ir viens no pēdējiem posmiem būtībā, kad klients atvedis no lauka vai no noliktavas jau tīru attīrīto kravu, un mēs viņu pa taisno baram uz atkraušanu. Šobrīd klients barās vienā no izbēšanas bedrēm jau pa taisno uz vagoniem, un vagoni nonāk uz ostu. Šobrīd mēs esam arī vienā no atkraušanas posmiem. Būtībā esam izdarījuši savu darbiņu, izkaltējuši un iztīrījuši rapsi, un esam gatavi viņu atdot uz ostu. Un mašīna jau kraujās, un tiklīdz uzkrausies, rapsis nonāks ostā. Elejas elevatora kopējā kapacitāte ir 15,000 tonnas. Mēs pieņemam kviešus, rapsi un pupas. Dienā mēs spējam pieņemt no 2 līdz 3,000 graudu tonu. Lai saprast, kas ir 2,000 tonnas, tas ir kā 30 graudu vagonu dienā mēs spējam apstrādāt. Sezonā mēs pieņemam 40 līdz 60,000 tonu graudu, un būtībā elevators sevi, ja var tā teikt, apgroza 2 līdz 3 reizes. Elejas elevatora darba laiks sezonā ir no 8 līdz 22, bet būtībā kravas mēs pieņemam līdz pusnaktī un pat vēlāk. Tā kā paldies lauksaimniekiem, kas skatījās, un veiksmīgi jums sezonu!